Mana izaicinājuma 13. diena. Mans ceļš uz atslodzes dienām. Un kāpēc es nesāku uzreiz? Es arī kādreiz domāju, badošanās nav priekš manis, ka tas ir par grūtu, par ekstrēmu, bet tad es sapratu vienu ļoti svarīgu lietu. Mēs nevaram no ķermeņa prasīt rezultātu, ja neesam viņu sagatavojuši. Jo lielākā kļūda, ko cilvēki pieļauj, viņi vienkārši pārstāja ēst. Bez sagatavošanās, bez sapratnes. Es sāku pavisam citādi, ar vienkāršu lietu, ar ūdeni. Es iemācījos dzert vairāk un nevis jebkādu ūdeni, bet sārmainu ūdeni, kas palīdz organismam attīrīties, uzņemt mikro un makro elementus. Un galvenais, viņš neskābina organismu, jo, kā zināms, skābā organismā patīk dzīvot mūsu parazītiem, sēnēm, toksīniem. Tad nāca nākamais solis – pakāpeniska organisma attīrīšana. Nevis visu uzreiz, bet soli pa solim. Toksīni, parazīti, dziļā zarnu traktu tīrīšana. Un pats svarīgākais pēc tam – šūnu barošana, jo mēs nevaram kaut ko ņemt nost, ja neesam iedevuši organismam to, kas tam pietrūkst. Un tikai tad es sāku atslodzes dienas. Nevis uzreiz ar kaut ko traku, bet ar 24 stundām es ieklausījos sevī, skatījos, kā jūtās ķermenis, un pēc tam nāca 36 stundas. Un te jau es sāku just pavisam citas izmaiņas, vieglumu, skaidrāku galvu un dīvainā kārtā vairāk arī enerģijas. Un tad es sapratu, ka atslodzes dienas nav tikai par neēšanu. Tā ir par to, ka tu iedod organismu spēju atjaunoties. Un tas jau ir nākamais līmenis, par ko es pastāstīšu nākamajā video. Par autofāgiju, par insulīna rezistenci un kāpēc mēs bieži ēdam par daudz. Nevis tāpēc, ka gribam, bet tāpēc, ka organisms tā ir pieradis.